Uzņēmumam Daugavpils satiksme ir svarīgs uzdevums tuvākajā laikā uzsākt pasažieru elektroniskās reģistrācijas sistēmas ieviešanu sabiedriskajā transportā. Atbilstoši likuma prasībām sistēmai jābūt iesāktai līdz šī gada novembra beigām. Jau 2 gadus uzņēmums meklē optimālāko risinājumu, taču līdz šim piemērots variants vēl nav atrasts. Elektroniskās norēķina sistēmas iepirkums ir pietiekoši nopietnas solis gan uzņēmumam, gan pilsētai kopumā. Līdz ar to ir saprotams, ka ir sarežģīta gan tehniskā specifikācija, gan arī iepirkuma komisijas darbs pie šo piedāvājumu izvērtējumu. Šī gada 2. oktobrī tika izsludināts atkārtots konkurss par elektroniskās pasažieru reģistrācijas sistēmas iegādi un uzstādīšanu pilsētas sabiedriskajā transportā. Sākotnēji konkursa piedāvājumu pieņemšanas termiņš bija 4. novembris, taču termiņš tika pagarināts. Ņemot vērā iepirkuma sarežģītības pakāpi, šis iepirkums tika pagarināts līdz šī gada 20. novembrim. 20. novembrī mēs saņemsim pretendentu pieteikumus un darbu sāks iepirkuma komisija. Cerēsim, ka šoreiz izdosies izvēlēties konkursa uzvarētāju un nākamgad mūsu pilsētā redzēsim pirmos šīs sistēmas rezultātus.